Čau visiem! Čau, Madar! Čau, Krista! Prieks tevi redzēt, paldies tev par šodienas treniņu. Bija forši, bija jaudīgi, kaut kādi jaunas lietas, interesants. Un, kā jau tu pats teici, no katra trenera kaut ko pasmalties. Pirmais jautājums. Es zinu, ka tev ilgus gadus dzīvo ārzemēs. Un kā tev pašām vispār ir skumjas par Latviju, ja kādas nostalģija, gribās pa laikam atgriezties? Nē, zikai, ka es vienmēr atbraucu uz Latviju. Man te patīk, bet man mājas ir Anglijā. Anglija man ir iedevusi tās iespējas, kas man ir, ko es panācis. Un es zinu, ka tāpēc arī, ka man bērni augsts, viņiem būs daudz vairāk iespējas ar daudz ko izcelties vai kaut ko savādāk. Es domāju, Latvija būs tad bišķiņ sēdīt nost un neļauj izteikties, izplesties un kā saka, nav tik viegli sasniegt to, ka tu gribi sasniegt. Ok, sapratu. Vēl viens jautājums, kāds tev, kurš no latviešu ēdieniem tev vislabāk garšo? Man patīk augstā zupa. Man patīk, ka es vienmēr braucu uz Latviju vasarā, tai augstā zupa un tradicionālās karbonāda siera, bet tā jau tāda franču karbonāda. Tā, kur nav Francijā. Kur franču nemaz nezinu. Ok, es zinu, ka tu trenējies, bet es arī zinu, ka tu trenē. Cik ilgi tu darbojies jau kā treneris? Kā treneris, pirms tam es trenējos Bateman MMA. Es tur sāku trenēt bērnu klases. Es sāku trenēt bērnu klases, tāpēc, ka man pašam puika. Es domāju, lai man puika trenējas, viņam vieglāk pēc nāk pie savu tēvu trenēt, es sāku trenēt bērns. Un Covid laiks aizslēdz visu ģimstiet. Es sāku trenēties ar pāris čaļiem parkā. Un tad mēs tā kā kaut kā runājam, un viņi teica, ja tev jāvar savus vaļā. Man jau tā kā tas brands bija uztaisīts, tas hard work. Un es domāju, jā, vai ne, tad es aizgāju no savu vecā treneru, un es atvēru tagad, jā, no Covid laika, principā 2021. Līdz šitam man, jā, pašam savs klubs, hard work MMA. Kāpēc hard work MMA? Es nezinu, man tas vārds vienkārši, es kaut kā, to pirmo treneru, ka es trenējos, es sapratu, ka lai kaut ko sasniegt, jāstrādā smagi, un tad bija uztaisīts tagad tādu drēbu apģērbu, hard work, closing, un tad tas hard work closing pārgāja man uz hard work MMA. Tādā veidā kaut kā. Super. Labi, tad par treneru darbu. Es šodien vairāk ar tevi parunāšu tieši par treneru darbu. Un mums bija viena intervija, kad mēs vairāk runājam par tevi par to, kā sportistu. Kā tu redzi savus, piemēram, audzēkņus, sportistus, to izaugsmi un kas ir varbūt tās, teiksim tā, grūtākais trenera darbā? Kā tev liekas? Kas ir grūtākais un kas ir tāds kā labākais, ja pozitīvākais, ko tu gūsti? Kas man tieši no džima, man ir tā, ka es trenēju bērns un es trenēju ar pieaugušus. Man patīk, ka bērni atnāk, un no sākuma neviens negrib nākt iekšā. Visi sakautrējušies, un tu redz, kā viņi lauž tās barjeras un paliek vien konfidentāli, ka tur darīt lietas. Es pats savā ģimā nespiežu bērniem cīnīties. Es domāju, ka bērniem nevajag cīnīties. Un tas mans uzskats ir, kamēr tu trenējies, un kad tu jau kaut kā 14-15 gadu, tu vari sākt domāt par sacensībām. Lai gan jiu-jitsu bišķi savādāk. Pieaugušajiem man ir tas, kas man vairāk patīk, ka es atvērtu džimu, un man ir ļoti dažās nacionalitātes. Man ir poļi, poļi, angļi. Man ir tādi cilvēki, kuriem nav naudas, kur prasa, lai viņi var trenēties, un es vienmēr atļauju. Tāpēc, ka es to netaisu naudas dēļ, es zinu, ka es ar to bagāts nepalikšu, bet viņiem ir tā vieta, kur viņi atnāk, viņi jūtas kaut kam piederīgi. Saprot, un ja viņi apsolās man darīt to, ko es viņiem saku, to smago darbu, tas hard work visu, tad man vajag neko vairāk citu nevajag no viņiem. Attieksmi un vispārējais, un tad tu redz, kā viņi mainās, un tad viņi tāpēc cilvēks, kurš izdomājis, ka atnāc, viņam nebija pirms tam draugi, un tagad viņam visi čimps ir draugi, ja? Tad to kopienu, ko mēs tur izveidojuši, tas mans pats galvenais. Tas mans pats, kas man visvairāk patīk. Rezultāti runā paši par sevi. Jo smagāk tu strādās, rezultāti būs. Tā kā jau tu sako līdz mani gan džimā
amatieris 8-2 Kristians, ja, kurš cīnās pa Anglijā visiem labākajiem pa jostām vispārējais. Kurš gribēs ielikt to smago darbu, tiem rezultāti būs. Kurš grib vienkārši copy-paste darīt, viņš atnāk vienalga to smago darbu, aiziet mājās, izpupēt. Man vairāk neko nevajag. Un galvenais, lai es pats var trenēties, man ir vieta, kur trenēties. Un pāršķēri, kur ir labi, tie man palīdz trenēties, es palīdzu viņiem. Un tas tāds nenaudas dēļ. Kas grūtākais tev ir? Grūtākais ir, man liekas, ka tieši tāpēc, ka arī uz bērnu klasi man vairāk nāk angļu bērni arī. Tas grūtākais ir parādīt, ka tu disciplīni tur. Tas man liekas pats grūtākais, tāpēc, ka visos citos džimos man tieši angļi ved uz manu klubu tikai tāpēc, ka viņi zina, cik disciplinēts tas ir. Ka es neļauju tur runāties pa vidām, man neviens neskriet. Tāpēc es skaties, ka tev arī tur nāk viens uz laiku neraud. Tas viss, tā attieksme, ka viņi domā, ka viņi kaut kas vienmēr viņam pieskarīs un ka man ar to jānodarbojas, lai tie bērni saprast, ka neviens tur viņam nepalīdzēs, ka tev pašam ir jāstrādā. Bet tajā pašā laikā tas nav pats grūtākais, tu to dari, bet principā man liekas, ka tas ir pats grūtākais. Izaicinājums vairāk, jā, ka tev jāparāda tiem bērniem, ka ir vietas, kur tev ir jāklausās un kur tu nevar muļķoties. Un tajā pašā laikā es mēģinu, ja tur atnāk kaut kāds bērns luņoties visu tos stundu, es saku, nāk uz nākošo sešanu, tu nenāk, tev nav jātērē savus vecāku naudu, ja tu negribi trenēties, tev tā nav jābūt. Kamēr es viņiem to visu ieskaidru, kamēr viņi to saprot, ka viņiem jāpateicas tieši tiem vecākiem, kas viņus vēd un ka grib, lai viņiem kaut kas dzīvē būs. Kā tev ir ar tieši vecāki, kā viņi, teiksim, tā, ir kaut kādas konflikts situācijas vai kā, vai viņi iejūtās, saprot, ka te ir tā jābūt, ir tāda, tagad tu saki, ir disciplīna, ir smags darbs, un, teiksim tā, vai tev arī tie vecāki to atbalsta? Man ir bijuši tā, es reiz pasaku, ja kādam ir kaut konflikts, jūs var nenākt, tur ir ļoti daudz džim, un tur būs džim, kas ar taviem bērniem spēlēsies tikai tāpēc, lai saņemtu naudu. Man to nav nevajag, man vajag, lai visi redz, kā mēs trenējās, un ja tu atnāc te, tu dari tieši to pašu, ko vispārējie. Ja tu gribi maksāt naudu un darīt, ko tu gribi, tu vari vest uz citu klubu. Nav problēma, tāpēc man konflikts nav, bet es zinu, ka man ir pāri angļi teikuši, viņi tikai vēd bērns pie maniem, tāpēc, ka viņi redz, cik disciplinētas viņas trenē. Tā kā nē, konflikti nav, un jā, vecāki uz visu vienu. Tu jau gribi, lai tev bērni izaug stipru un confident, nevis kā saka, limbambams. Ok. Mēs jau parunājam par to, kad, jā, par izaicinājumiem ar, teiksim tā, tev ir izaicinājumi darbā ar bērniem vairāk, jā, kā tu minēji. Kā tu tiec ar viņiem galā? Teiksim tā, kas ir tas, varbūt tās kaut kādi paņēmieni, kaut kādas lietas, kuras tu. Jā, man liekas, ko es visvairāk iznācu, es viņus visus, es neuzskatu, ka es esmu pieaugušais. Ja? Es viņiem esmu draugs, bet tajā es varu pastaigāt, es varu pamuļķoties ar viņiem, un viņiem tas patīk, un tāpēc viņi arī man uzklaus, bet viņi saprot, ka tā paspēlēšana un pamuļķošana, tur ir tā robeža, ko tu nedrīkst pārkāpt. Es tur aizies, es pajokosies, bet tajā pašā laikā viss būs disciplinēti, jā, tā principā arī. Tas ir tas, kā es īsti mēģinu novadīt. Tu nevar būt pārāk daudz. Tāpatās ar spēlēm, jā, spēles. Tu pats iesaisties, paskrien pārdies bišķiņ. Un tad, kad ir jātrenējas, un tad, kad ir spēlēšanas laiks, tad mēs paļībabojas un vispārējais. Bet jā, galvenais, lai viņi jo, ko es sapratu, kas bērniem nepatīk, nevienam nepatīk, ka tev pasaka, ka tev tas ir jādara, un tu domā, ka viss darīs. Nē, tu viņam jāsaprot, ka to visu mēs te atnākuši darīt, mēs atnākuši palikt labāk, un ja mēs to saprotam, tad tev neviens. Cik tev ir, no cik gadiem trenēt? Man no 7 gadiem sāk trenēt, bet man arī 5-gadīgs puika atnāca, viņam mamma uzrakstīja, teica, ka viņš ir nopietns, ka viņš ir nodarboties. To pirmos 2 gadus es arī noņēmās, tāpēc, ka viņš nebija nemaz tik nopietns. Tagad viņam 7, un viņš nenormāli apsievies. Bet tos 2 gadus viņš nogāja, neklausījās, tik līdz tu man neklausi, tā 20 bērpīs uzreiz, tad man vienalga, ja sēdi malā, tā bērpīs. Ja tu neklausi, tu sēdi, skaties, kā mēs trenēs. Man ir bijis bērns 1 stundu, vienkārši nosēž un noskatījies visu treniņu. Negribēju trenēt, labi netrenēju, es sēdu malā, tā mamma samaksāja man naudu.
Viss kārtībā, ja nav, tāpēc treniņi es pasaku viņu mammai, kas bija, vai domā, vai nākošo reizi viņš apakaļ, ja viņš trenējas. Jā, līdzīgi arī mums ir. Mēs, tā kā, plus varbūt ir tas, ka mēs varam arī, noteikti tev arī ir kaut kāda jitsu grupa, ir MMA grupa, un tu viņus var... Jā, mums ir tāpēc, mums ir pirmdienas, trešdienas, piekdienas bērniem, kickboks, grapplings un MMA. Jā, kaut kas varbūt viņam labāk patīk. Jā, un tad citi nāk, kas nāk tikai piekdienas, citi, kas nāk tikai trešdienas, kas kura plot. Kas tev ir varbūt kā lielākais izaicinājums, jeb kā tu tiec ar to galā, apvienojot, tev ir treniņi, tu trenē, un tev ir ģimene, un kā to visu apvienot? Un kā tu ar to tiec galā? Tad šīreiz ir pats galvenais, ja tu gribi visu to tikt galā, tev vajag ļoti stipru otru pusi, ne? Tā ir CEO, kas palīdz darīt vispārējo, kas notiek mājās ar bērniem, lai tu zini, ka tu atnāk mājās, ka tev nav jāiet, jādara vēl kaut kas daudz vairāk. Tad tu pārgursies, trenējies 2 reizes dienā, tā atnāc mājās. Un, ja man sieva mājās visu saprot, ka man ir tas stundas un nolikties uz auss, atpūsties, kā saka, restartēt savu ķermeni, un tad atkal iet uz treniņu, nevis atnāk mājās, un tam vēl jānopļauj gārdens, un tad jāiet uz treniņu, un tad tu jau viss būtu izsūts. Protams, sieva ļoti liela daļa vispārējais jau tikai gribspēks un darīšana. Ja tu gribi, tad tu vari, un ja tu negribi, tu nedarīsi. Tev ir kaut kādi, varbūt tās, ja tu vari padalīties, ir kaut kāds ikdienas rutīnas, ar ko tu, piemēram, sāc rītu vai, noslēdz vakaru, kas tev, noteikti celties katru rītu un trenēties nav tas vieglākais, vai ne? Jā, man ir tā, ka es arī divreiz nedēļā vēl joprojām strādāju oficiāli. Tajās dienās es no rīta netrenējos, tas tie atpūtu sejas darbus, nostrādāju savas stundas, un tad es vakarā trenējos 3-4 stundas. Bet jā, man principā rīts sākās ar darbu, ar privātiem treniņiem. Tāpēc otrdienas, ceturtdienas man ir treniņi, kur es braucu sparingot, un tā arī man tā diena sāk. Tu celies, paēd brokas, un tu ej uz džimu, iesildies un moči, un do vaļā, un tad 2 stundas no rīta. Vienmēr notrenējamies, tas ir otrdienās, ceturtdienās, piekdienās un sestdienās. Sestdienās 3 stundas no rīta, un tad 1 stundu vakarā, un tad vēl vakarā tu atnāk. Kas tev motivē to visu darīt? Kas ir tas zinums? Es nezinu, es laikam to kies dabūju, jo es gribu. Es ritīgi gribu, tas man liekas tas pēdējais pušs, kas man ritīgi spiež, ka es gribu, es zinu, ka es varu dabūt viņu, un es gribu trenēties, tāpēc es gribu, man ir ļoti daudz čalīšu, kur paši cīnās no man klubu, un tas droši vien, es aizmirstu pirms tam vēl pateikt, tas droši vien pašķauniekais, iet stūrī, čaļiem, kaujās, tas ļoti grūti. Bet, un tas, ka, jāstrādāja, tāpēc savādāk nekas nebūs, un tas dzinos ir, un tāpēc to cīnīšanos pelnu naudu, tāpēc visu pārējo to trenēšanos, tā ir man maize, un man ir jābūt tik labam, lai man kāds to maizi neņemt nos. Sapratu tevi. Tā. Nākamo es gribēju uzdot tev bišķiņ par uzturu. Un, kas ir varbūt tās, kā atšķirās tavs uzturs, tad kad tu esi sagatavošanas periodā un kad tu tādā brīvākā režīmā. Kā šobrīd, viņš ir pārāk bijis režīms. Šis nav tas labākais režīms, tā kā atbrauc uz Latviju. Pie onkula aizbraukt uz svētlietu. Aliņi izdzēt uz svētlietu ar onkulu. Bet nē, tas režīms, kad es nav tieši tajā kampā, es principā ēdu visu, ko es gribu. Tāpēc, ka pat, ka es neesmu kampā, es laiku trenējos, man tiek 4 stundas sanāk dienā, tas svars man augšā neiet. Es vienmēr diezgan fit staigā rīķī. Bet, kad ir kampā, tad es pārēju tikai principā uz visu gaļu un salātiem, un tad tas svars sāk iet nost, un vitamīns, ko tad viss magnēzijums, viss pārējais, tas, kas ir vajadzīgs tavam ķermenim, lai atjaunotos. Un, principā,
Tā kā ir kams, tad es arī ēdu mazāk, es nezinu, kāpēc. Vienmēr tik līdz kams atnāk, tad tas vairāk, man liekas, vairāk spiež par ķermeni. Un citreiz, kad tu vairāk trenējies, smagi trenējies, kaut kāds mākslinieks ēsnieki vairāk. Un tā kaut kā tas var sūd. Bet jā, kā kampā ļoti veselīgi mēģina chicken un viss, principā. Bet, tu tā kā piekrīgi, ka uzturs ir tā kā viens no uzvaras atslēgām vispār. Jā, ne tikai sportistam, man liekas, pat dzīvi jau, pat ja tu nesporto, es domāju, ja cilvēks ēst veselīgāk, viņš justos daudz labāk. Jau pat neiet ģimē, ja trenēties vai kaut ko, tev nevajag neko, ja tu ēst vienkārši veselīgi, tad mēs redzētu daudz veselīgāks cilvēks, ne? Un plus, ja tu sāc trenēties, tas uzreiz vispār tas gandrīz tā kā jauna dzīve atverās. Pātrini visu tā procesu. Nākamais, ko es tev gribēju jautāt, man bija par varbūt tādu bišķi privātā, kā tu tiec galā ar neveiksmēm, jo tev ir gan uzvaras, tas nav tikai kā sportistam, bet vispār par dzīvi, kā tev ir tā, mums dzīvē ir dažādi, ja, tur ir kādi kāpumi, kaut kādi kritumi, un kā tu tiec varbūt ar tiem kritumiem galā? Pa dzīvi, tieši pa dzīvi, bez cīņām runāt pa dzīvi, es īpaši neiespringstu. Pa dzīvi tā, ja es kaut ko varu mainīt, es mainu. Ja es neko nevaru mainīt, tad nahuj man kaut ko domāt par viņu. Ja? Sapratu, ja tu nevari mainīt, tad tu neko nevari izdarīt. Tu vienkārši dzīvo tālāk un mēģini iet uz priekšu. Ja tu vari mainīt, tad tu strādā, lai tu mainītu, lai tev to labāk sanāk. Bet pa cīņām man bija jāiemācās. Man bija grūti gāju un bija jāiemācās, ka tas cīņas būs gan uzvaras un būs gan zaudējumi. No sākuma bija ļoti grūti, jo vienā laikā es biju tā, ka es biju 16 cīņas vai 3-4 gadus vispār nezaudēju nevienu cīņu kopā ar amatieriem un 7 profesionālās pēc kāds to pirmo zaudēju. Un tas droši vien man bija tas pats grūtākais laiks. Bet tā pirmā zaudējuma man nebija tik grūti, tāpēc, ka es sapratu, čalis bija labāks nekā es, un tad tev pienāk tas otrā cīņa, un tad tu zaudēji to atkal, un tur es zināju, ka čalis nebija labāks nekā es, un tad es vienkārši, tad man ir 2 mēneši, un tad man sieva saka, ka tev jāiet uz džimu, tu negribi neko darīt, izbesījies, un tu mājās besījies, tu uz visiem citiem besījies, bet tas vairāk, kā, ko es iemācījos, no sākuma, ka es nodarbojos ar to cīņas sportu, es vairāk tā kā es no sākuma darīju priekš sevi, un tā kaut kā man tā publika parāvās līdzi, un es sāku darīt priekš viņiem. Un tiklīdz tu kaut kāds tas zaudējums notiek, un tu skaties, ka viss viņš jau nemaz nav tik labs. Viņš jau nemaz nav tik labs, vai kaut kas tāds, un tas viss iet tev galvā, un tas viens zaudējums, un tad otrs zaudējums, viņš nekad īstenībā nebija tik labs, un vispārējais. Un tas vienā dienā es tā vienkārši sēdēju, un es domāju, kāpēc es vispār to visu sāku darīt. Es darīju tāpēc, ka man patīk cīnīties, man patīk kauties, es nekaujos. Es cīnos vairāk, un es to darīju priekš sevi. Un tikai tagad, ja man kaut kāds zaudējums atnāca, bija pēc to, ka es ar to sevi biju pasēdies, ar galvu pastrādājis, es sapratu, ja es daru tikai priekš sevi, un es nedomāju, ko citu cilvēku, ko man ir domā, vai kas citiem interesē, vai kā citiem neiet. Man pilnīgi vienalga, jo man ir bijuši zaudējumi, un tagad ir daudz, tā parās 2 nedēļas tu nogrozījies, bet tu saproti, jāstrādā bišķi vairāk, un būs tāpat uzvar. Tā vēlas redz, kā tu redzēji, es noslēdzu līgumu ar Polijas līgu, pirmo cīņu zaudēju, es sapratu, ko es izdarīju nepareizi, es 2 nedēļas nogrozījies, tagad uz nākošo cīņu es aizbraucu, es nepaņēmu ne ģimeni līdzi, es zināju, kas man ir jāizdara, aizbraucu, norūpīju cilvēku, visu laimīgi. Tā ir vienkārši, tas viss gana dzīve tā arī būs, uz augšu, uz leju. Galvenais nenokart galti, dot virsmu. Un arī, cilvēki jau arī, vai ne? Tad tu redzi, kur ir tev, kur ir paliek, vai ne? Tas pats galvenais, un to es arī sapratu šī cīņas sportā, ko es aizvadīju tagad, es nezinu, no 29 gadiem es sāku profesionāli, ko es aizvadu par šiem 6-7 gadiem, es sapratu, kur ir tie īsti draugi, un kur ir tikai tie, kamēr man visi labi, tie viņa manim ir tik līdz es nav, tad viņi bišķi atsēžās, bet tie, kas ar manim ride, kā tu saki, ride to die, ride, kā tu saki, un tad ir tā, labāk, ja čomāk paliek, vispāriem paliek, tie, kas grib būt ar manim, ir ar manim, vai tie, kur negrib, manim arī nevajag. Tieši
Un tā arī, man liekas, tos zaudējums ir daudz vieglāk. Tieši tā. Ja tu saproti, ka tev jau, tā kā vinē vai zaudē, tev nekas apkārt. Tu jau atbrauc mājās, es atbraucu mājās, un man ģimene mazāk vai vairāk nemierās, vai es vinēs vai zaudēju. Un viņa viedoklis ir vienīgais, kas man interesē, pārējie visi cilvēki. Tieši tā. Ok. Jā, kāds ir bijis tavs lielākais izaicinājums sportā, privātajā dzīvē, un kā to pārvarēt? Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija tieši atvērt džimu, jo es nezināju, kur es iet. Es zināju, ka man treneris iepriekšējā džimā, kur es biju, viņam nekad daudz cilvēku nebija. Bija kaut 4, 5, 6, mēs tur vienmēr strādāju. Bet es kā jau es galvā biju saprats, ko viņš darīja nepareizi. Es zinu, ka ne visi fighteri. Jā. Ne visi atnāks, ne visi grib būt MMA cīkstoņi. Tu nevari katru cilvēku, kas ienāk džimā sist bez vajadzības un domāt, ka viņam viss sanāks un viņš būs cīnītājs. Tā viņš izdarīja manim, bet man bija tas raksturs, laika es aizgāju uz to pirmo džimu. Man treneris ritīgi noklapēja, savrālis man 2 ribs, pēc 2 nedēļām man ribs atzījies, aizgāja apakaļ, viņš saprata kaut kas ir mani. To visiem tā nevar darīt. Ne visiem tas ir iekšā, kas man, un tas bija tas lielākais izaicinājums. Es arī sāku ar 6 cilvēkiem, viņi man apsolījās nākt, maksāt tieši to mēnešu maksu, zinu, un tagad jau skaties, man ir kaut kādi 30 memberi džimā, ja? gan hobijisti, gan tādi, kur cīnās, mēs trenējamies gan no rītiem, gan vakaros, hobijisti nāk tikai vakaros. Jā, tas tieši par dzīvi, tas, man liekas, tas bija tāds viens lielākais izaicinājums. Es nezināju, vai man ir tik sanāks vai nesanāks, guldīt to naudu iekšā vai neguldīt. Sportā, katra nākamā cīņa, ka lielākais izaicinājums priekš manī. Tieši tas viens no lietām, kas man arī ļoti daudz palīdzēja. Tu ņem vienu cīņu, tikai vienu cīņu, nedomā, kas tālāk būs vai kas nebūs. Ja? Un tu vienu cīņu, ja tu tikai domā un gatavojies vienai cīņai, tas ir tavs nākošais izaicinājums, un tas ir tavs pats lielākais izaicinājums. Un pārējais viss, kas ir bijis vai nav bijis, tas nav svarīgi. Galvenais, lai tā nākošā cīņa ir tas pats lielākais izaicinājums. Un tāpēc es tagad skatos uz nākošā cīņu. Man droši vien būs septembrī, un tas būs mans nākošais lielākais izaicinājums. Man jāsagatavojas tā, lai es varu nostartēt. Tā var būt par titulu? Nē, nākošā nebūs. Nākošā vismaz, cik es sapratu, būs par titulu, kurš koncentrēs. Okay. Es piekrītu, es viņiem teicu, lai grib, var dot man vēl vienu. Es teicu, es esmu gatavs cīnīties ar čempu. Tad, man liekas, čemps vēl negrib cīnīties, un es gribēju cīnīties septembrī. Man liekas, ka čemps grib cīnīties tikai šī decembrī. Tad es teicu, domāju, kur no topu un izrūbīšu viņu, cīnīšos pa just. Labi, tad nākamais man te vēl 2 jautājumi. Mums ir viens jautājums, man ir, kāds varbūt būtu tavs padoms jaunajiem sportistiem, kas vispār sāk nodarboties. Un tu jau minēji, ka ir tie, kas varbūt nodarbojās tikai savu prieku pēc, un ir tādi, kas grib uz rezultātu iet, bet varbūt tāds kopējais padoms sākot sportot, ja, ir daudz, ir jau tas priekšstats, ka MMA tur ir brutāls sportveids, viņš ir kā to arī min, hard work, tas ir grūts un tā tālāk, bet varbūt tās, kāda būtu tādas padomi no tevis, kā no trenera? Ko es novērojis, ļoti daudz pamēģinu. Ļoti daudz pamēģinu, viņiem liekas, ka viņiem nekas nesanāk, un viņi pārstāj darīt. Man liekas, MMA, jiu-jitsu, grapplings un vispārējais, kā tu pats zinās, consistency, kā es nezinu, kā labs consistency. Un tā kā consistency. Es vienmēr saku, consistency is the key. Tev jābūt katrā treniņā. Tu nedomā, ka tu būsi uz to vienu treniņu atnācis, ka tu baigi labāks. Ne regulāri. Smags darbs, katru reizi treniņā atnāc, pat ja tu nesaproti neko. Turpin darīt, un vienu dienu viņš vienkārši klik, un tu sāksi sapratīs, un to es īstenībā diezgan labs. Un cilvēki vienkārši padodas, tāpēc, ka viņi visu laiku liekas, ka viņi izskatās kaut kā savādāk, ka viņiem nesanāk. Bet es visiem saviem čaļiem mēģinu izstāstīt konsistenci. Ja tu gribi būt labs, tev ir jābūt uz katru treniņu, tev ir jāmēģina saprast, un viņš atnāks. Un vienu dienu tu atnāks uz džimu, un tev es sapratu visu, tā jākustās, un tas ir jādara. Jo ne visiem ķermeņi vienādi, ne visi var tās kustības izdarīt, kas ir vajadzīgs. Bet jā, man tas pats lielākais padoms, ka es saku, konsistencija tā key,
visu laiku nākt uz treniņiem un nedomāt, ka kaut kas nesanāks. Viņš sanāks tikai viņš aizņem laiku. Tāda kā arī pacietība, teiksim. Jā, konsistenti pacietība, būt pacietīgam un gaidīt tos rezultātus, nevis cerēt, ka viss notiks no 2 nedēļām. Labi, mums tāda neliela tradīcija. Tad mums bija iepriekš treneris, kur mēs intervējam no Īrijas. Viņš bija Kikušin karatē pārstāvs. Un es viņam uzdevu, viņam ir iespēja uzdot jautājumu nākamajam mūsu viesim. Nākamais viesis esi tu. Un tad Kens, kurš bija pie mums, tad jautā tev, kā tu vērtē mūsu klubu, kā tu vērtē atmosfēru, cilvēkus, trenerus, tāds jautājums. Ļoti labs jautājums. Es jau gribēju iepriekšējā jautājumā iemest iekšā. Kā es vērtēju? Es te bijis, es tevi esmu parunājis, es saprotu tavu domgājienu, un man liekas, ka mēs principā uz to vienu bildu, kā saka, un tev tā domāšana, gan bērniem ir vienāk, ka man nekā es esmu bijis citos klubos, un arī pa sparingiem un pa treniņiem, un tu saproti to pašu, ko es saprotu, ka ne viss būs cīnītāji, ka džimā vajag gan hobijs, gan cīnītājs, un atmosfēra, paskaties, cik daudz bija šodien atnākuši, un likās, ka visi izbaudīja. Es domāju, ka ja kāds grib nodarboties, tu tā ir vieta, kur nāk un trenēties. Super, paldies tev. Tavs jautājums mūsu nākamajam viesim. Mūsu nākamais viesis, mēs šodien tieši sarunājam, būs Aleksandrs Čižovs. Tas uzreiz vieglāk man uzdot jautājumu, es zinu, ka mēs jautājam. Jā. Čižov, kas notiek ar MMA Latvijā? Okay. Tas tāds jautājums, kas notiek ar MMA Latvijā? Kur ir visi MMA-šņiki? Okay, super. Ko, Madar, paldies tev par interviju. Paldies tev, ka tu atbrauci, veltīji mums laiku. Prieks tev vienmēr šeit redzēt. Un mēs baigi ceram, ka mēs tev vēl redzēsim. Jā, redzēs. Super, paldies tev.